Pagājušajā nedēļā mums sazvanīja viens no Afganistānas kara veterānu biedrības dalībniekiem Ziedonis Ločmelis. Viņam bija informācija, ka netālu no Ērgļiem, Jumurdā, Palšu purvā ir atrasta otrā pasaules kara lidmašīna. Domājams, ka kāda no padomju ražojuma Ilva vai Jaka. Viņš uzaicināja mūs piedalīties izrakumos, un tā pagājušajā piekdienā mēs satikāmies Palšu purvā. Skaidrs, ka tā ir Krievu kara laika lidmašīna pēc krāsojuma, pēc uzrakstiem uz riepām, ka tur ir rakstīts Jaroslavskij Šinī zavodi, ja? Ka tā varētu būt vidējā. Es nedomāju, ka pat lielākā, bet vidējās klases kaut kādas iznīcinātājs varbūt mazais tas nav, jo viņam ir propellers ar 3 lāpstām. Kas liek domāt par to, ka arī piloti ir šeit. Te var redzēt gabalu no izpletņa. Visticamāk, kad, ja ir izpletnis, tad arī cilvēks ir kopā ar viņu. Viņš ir dedzis. Pagaidām vairāk neko es nevaru pateikt. Doma ir, ka viņš nonāca lejā kaut kur 44. gada vasarā, tad, kad te bija tās kaujas. Šī lidmašīna zem 5 metrus biezas kūdraskārtas atklājās visai ikdienišķi. Neviens to speciāli nemeklēja. Notika kūdras slāņa izstrāde un tālāk viss kā visprozaiskākajā hrestomatiskajā stāstā. Elementāro darot savus ikdienas darbus, rekonstruējot purvu, ja, tātad rokot kārtu grāvu, ekskavatorists uzrakās uz lidmašīnas detaļām, tātad precīzāk tika izcelts no tādām lielākām, redzamākām, lai varētu atpazīt, ka tā ir lidmašīna, tas bija propellers un it kā šasīs. Un dažādas mazākas fragmentiņas no virsbūves. Nolēmām, kad meklēsim tātad speciālistus vai to tiesisko pusi, kā to visu legalizēt un varbūt veikt šos turpmākos darbus, izrakt, izcelt. Iespējams, kad ir tātad arī doma, ka varēja būt sprāgstvielas apakšā, pats galvenais cilvēki, mirstīgās atliekas. Ļoti operatīvi un ātri pāris stundu laikā viņi bija šeit purvā. Šī nav pirmā reize, kad kopā ar šo legālo meklētāju grupu esam kādos otrā pasaules kara objektos, kuros jāveic izpētes darbi. Viss ir saskaņots. Ir Jumurdas pašvaldības atļauja darbiem, sakarā ar to, ka šī ir kara lidmašīna un tā tad var būt ieroči, pieaicināti ir arī policija. Paši racēji ir bijušie Nacionālo bruņoto spēku karavīri ar misiju pieredzi, un grupā ir arī zemessargi. Reku tagad pārbauda to pusi, vai tur nav kaut kādi gabali iekšā. Ja tur ir tīrs, tāpēc, ka ekskavātori pēc tam tur nevarēs pārdzīt, tad raksim šitien te ārā, kur tā petrolija nāk laukā, jo viņš sūcās no šitā stūra. Tas nozīmē, ka motors ir kaut kur šeit, un tur ir tādi stikla gabaliņi, kas liecina par to, ka tur ir kabīne. Tu pareizi, ka te būs atlūzis, vai te varētu būt lidmašīna vienā lielā gabalā? Lidmašīna ir tāda, kāda viņa tur ir. Es domāju, kaut kādi lielāki gabali būs, bet lidmašīna kā tāda nē. Kā jau teicām, lidmašīnas atliekas ir kādu 4 līdz 5 metru dziļumā. Krītot tā atsitoties pret zemi ir sadalījusies. Tas ir kaut kas no apšūma. Redz, kur tas... Kabīnes apšūma detaļas tas varētu būt. Jā, viņš ir tā kā finieris kopā ar stiklu šķiedru kaut ko līniju. Ekskavatoru kauss ar katru savu smēlienu purvā paceļ kādu no lidmašīnas daļām. Kā īstos arheoloģiskos darbos, metāla detektors ir tas, kas palīdz atrast metāla daļas. Tās visas šobrīd ir ļoti svarīgas, jo tikai to izpēte ļaus noteikt lidmašīnas marku. Noteikti detaļa no... Kur tu domā motors ir? Domāju, ka apakšā zem kūdras kārtas plienā ir. Jo tur kaut kāds liels gabals. Vēl zem kūdras? Jā. Jo tas propellers iznāca. Izskatās, ka no propellera kaut kāds gabals vēl. Kur tas baltais smāģis? Tas pliens ir. Pliens tas ir virsū. Tas ir no apakšas. Galu galā tiek pieņemts lēmums, ka viens no vīriem, un tas ir Arnis Tone, kāps purvā lielajā bedrē. Galvenais numurs kaut kādas nepakāst. Daļa tā ir viennozīmīga parā. Pamet viņu ārā. Kanča. Dabīs. Benzīns vai ne? Pēc sparks jūtas.
Ziedot, kas tas ir? Es domāju, nē, tas ir ūdens. Kaut kāda eļa? kas bišķi tāds eļains ūdens, bet tas ir no spārna. Jā. Spārna mala. Tas ir ložmetējs, jā. Aviācijas. Šajā brīdī attaisnojas tas, ka pieaicināts policists un sapieri, jo no zemes nāk ārā munīcija. Šī ir 12,7 mm patrona. To lietoja lielkalibru ložmetējiem. Un tā pamazām sāk noskaidroties lidmašīnas marka. Bruņojums ar smagajiem ložmetējiem sāk parādīties tikai lidmašīnu jaka vēlākajās modifikācijās, kad divus 7,62 mm kalibra ložmetējus nomainīja viens lielkalibra ložmetējs, kurš izvietojās lidmašīnas kreisajā pusē. Parādi, viņam jābūt ir kaut kur ieroču numuram malā. Kur viņam ir? Uz aizslēga vai kaut kur? 7,62 mm ložmetējs nomainīja pret lielo kalibru tādēļ, ka vācieši savām lidmašīnām sāka likt bruņas un bruņu stiklu. Šautens kalibrs vairs nebija efektīvs, un tādēļ ložmetējus bija jāmaina. Lūk, tagad paušu purvs sadod lidmašīnas lielgabalu munīciju. Kļūst iespējams precīzāk noteikt lidmašīnas marku. Tā ir Jak 9T. Tiem lietoja lielgabalu, kas bija efektīvs gaisa kaujā. Pretinieku lidmašīnām esot 100 līdz 400 metru attālumā. Ja lidoja pretinieku bumbvidēju eskadriļa, tad to ierindu varēja izjaukt jau 1000 metru attālumā, šaujot ar šķēmbu lādiņiem, kuriem bija pašlikvidators. Zemes bruņu tehniku un tankus varēja cauršaut no 500 metru attāluma. Bruņu sitēju lādiņš izurbās caur 4,8 cm biezām bruņām. Toreiz tas bija normāli tankam. Es domāju, ka tas pulveris arī vēl degs pagaid. Ideāli, redz. Mēs atradām kāju, zābaku. Es domāju, ka mēs tūlīt atradīsim arī pašu lidotāju. Re, kur ir kājas kauls. Ir tā, ka viņš ir tagad otrādi, jo re, kur ir karteris motora, viņš ir tā. Tad gan lidmašīna ir ar riteņiem gaisā, gan tas pilots ir ar kājām gaisā. Un tik bies ir priekšējais tas stikls kabīnē, ja, pilotam. Un re, kur tagad jūs varat paskatīties to, ko droši vien caur šito viņš pēdējā reizi skatījās. Nu, tagad viens tāds. Soma, jā, parašūta. Teku mazais stabilizatoriņš. Viņš baigi eļļains ir. Jā. Un tas arī viss. Гребанёшь! Tas ir ieļots. Interesanti, kāpēc viņi šitādā stāv. Es domāju, mums šauties. Tas ir bačuks, Viņu vajadzēja izskalot. Moš, ka viņš arī šāvies džeks nost. Nu kā, viņam ir tukši, viņš reko ir palicis vaļā, viss. Pats vērtīgākais, kas ir, tas ir salasīti šasiju numuri,
ieroču numuri tiks pārakstīti un ir atrasta pilota piezīmu grāmatiņa, ja, kuru es mēģināšu atdot ekspertiem, lai viņi izlasa, ko viņš tur ir sarakstījis. Tad, kā es jau teicu, vismaz vienam cilvēkam karš šodien ir beidzies. Karavīrus viennozīmīgi pārabedīs sarkanarmiešu brāļu kapos. Sākumā mēģinās viņus identificēt, sameklēt radiniekus. Kas attiecās uz lidmašīnu, tad tādas zīmīgākās detaļas tiks nodotas Mūrē muzejā. Tā saka, ka karš ir beidzies tad, kad pēdējais kritušais karavīrs tiks apbedīts. Pēc ierakstiem piezīmju grāmatiņā ekspertīžu centrā ir izdevies identificēt karavīru. Visas ar viņu saistītās ziņas tiks atdotas Krievijas vēstniecībā. Un vēl tāds kā postskriptum. Notikumi pašlaik attīstās ļoti strauji, un pateicoties kriminālistikas laboratorijas speciālistu darbam, zināms pilotu vārds Jevgeņijs Ustīnovs. Viņš bija no 15. gaisa armijas, ir zināms lidmašīnas un motoru numurs. Nākamajā pirmdienā ar fotostudijas Lindas speciālistu palīdzību no negatīva, kas saglabājies pilotu mātās, pamēģināsim pēc šiem 67 gadiem. Un tik ilgi šis fotonegatīvs nogulējis purvā, tātad pamēģināsim izveidot fotogrāfiju, un visdrīzāk tas būs paša pilota attēls. Kara muzeja speciālisti pašlaik gatavo materiālu par kaujām, kas 1944. gadā notika Ērgļu apkārtnē. Tagad jau arī zināms, ka šī lidmašīna bāzē neatgriezās 1944. gada 16. septembrī, un tās jau bija kaujas par Rīgu. Tā kā stāstam būs turpinājums. Tā saka, ka karš ir beidzies tad, kad pēdējais tajā kritušais karavīrs ir apglabāts. Pirms nepilna mēneša stāstījām par to, ka netālu no Ērgļiem, Jumurdā, Paušu purvā ir atrasta otrā pasaules kara lidmašīna. Izceļot no purva pilotu mirstīgās atliekas un dokumentus, izdevās noskaidrot, ka pilota vārds ir Jevgeņijs Ustīnovs. Viņš bija no 15. gaisa armijas, ir zināms lidmašīnas un motoru numurs. Rūpīgi izpētot lidmašīnas atliekas, noskaidrot arī tās marka. Tas bija Jak 9T. Ziedonim Ločmelim, viņš bija šīs ekspedīcijas vadītājs, izdevās, kā saka, pat tiešo sazināties ar kara komisariātu Astrahaņā, tur pilots tika iesaukts armijā. Krievijas kolēģi, iesaistot savus resursus, noskaidroja, ka viņa lidmašīna bāzē neatgriezās 1944. gada 16. septembrī, un tas jau bija kaujas par Rīgu. Lai noskaidrotu, kas toreiz notika frontē, lūdzām kara muzeja speciālistu Valdi Kuzminu papētīt tā laika notikumus. 14. septembrī bija sācies Sarkanās armijas otrās Baltijas frontes liels uzbrukums. Tā ir tā saucamā Rīgas uzbrukuma operācija, kur piedalījās 1. Baltijas fronte Jelgavas Bauskas apkārtnē, 2. Baltijas fronte Ērgļu apkārtnē un 1. Baltijas frontes Valgas apkārtnē. Tas bija tāds koncentrisks uzbrukums ar mērķi ieņemt Rīgu nepilnas nedēļas laikā. Tik tāda optimistisks, jā, toreiz tas neizdevās. Nu, šitien te ir paradoks, bet redzi, viss tas ir sadedzis, bet ir saglabājies uzraksts Rīgai, ja? Tā ir tā karta, pēc kuras viņš ir lidojis. Otro Baltijas fronti, kas toreiz karoja šajā reģionā, atbalstīja 15. gaisa armija, kurā bija 5 aviācijas iznīcinātāju pulki, kur bruņojumā bija šādas lidmašīnas Jak 9 un Jak 9T.
Pēc tiem datiem, kas ir kara muzeja rīcībā un kur var atrast literatūrā, šeit kaujās piedalījās, šī lidmašīna bija piedalījusies kaujā tieši virs frontes līnijas, tas sniedzot tieši atbalstu kājnieku vienībām, kuras uzbruka. Un pēc visas spriežot, mums ir dati arī par to, ka kaujā piedalījās arī Vācu, piemēram, 14. tanku divīzija. Un ja vācieši kaujā izmanto tanku vienības, tad viņas noteikti tika piesektas ar zenīta artilērijas ieročiem. No Pauša purva tika izceltas arī pilota Jevgeņija Justīnova personīgās mantas. Starp tām bija fotogrāfijas un viens fotonegatīvs. Kriminālistikas laboratorijas speciālisti jau bija darījuši daudz, tomēr vērsāmies pie profesionāļiem fotostudijā Linda, lai viņi saviem līdzekļiem pamēģinātu restaurēt šīs 67 gadus Pauša purvā gulējušās fotogrāfijas. Tādā stāvoklī, kādā viņi ir pēc visas degšanas un pēc 70 gadu nodzīvošanas purvā. Nu, tāda viņi šobrīd ir pret gaisu, un tur redzēt var, bet kā to var dabūt, lai tā būtu bilde, es nezinu. Nu, ar normālām metodēm tas nav iespējams. Atrastās lidmašīnas un visu materiālu tālākais liktenis ir tāds, ka tie nokļuva kara muzejā un Mores muzejā, kur ir otrā pasaules kara eksponāti. Gribu īpaši pateikt, ka šie materiāli ekspozīcijām tiek atdoti bez maksas. Sapieri izlādēja lidmašīnas lielgabalu, ložmetēju un pilotu pistoli, padarot tos, ja tā var teikt, nekaitīgus. Palīdzot zemesardzes 19. bataljona zemesargiem, lidmašīnas daļas nogādājām Morē. Tā ir viņa personīgā pistole, tos arī jums atdod? Jā. To tad... Viņai bija vaļā aizslēgs, ja? Viņa ir šādā stāvoklī, kādā viņa ir, un tas ir tāpēc, kad redzat, viņam ir saliekts tas aizslēg rāmis no tā trieciena, viņa ir tā kā uzvilkusies tā pistole, bet nav aizgājis aizslēgs atpakaļ, jo saliecies ir rāmis. Viņa nav šauta, un tāda viņa arī ir palikusi. Patrons bija iekšā pistolē? Patrons bija iekšā, jā, pilna aptvere bija. Tas nozīmē, ka viņš nebija kā pats šāvies, ja? Nē, vienkārši viņš no tā trieciena ir tādā stāvoklī palicis, tā kā viņi būtu tukši, jā, bet tas ir tikai tāpēc, kad ir saliekts tas rāmis te pistolē. Un šeit ir interesanti, jā, te var redzēt, kādi ir bijuši tie bruņu stikli viņai, jā. Tāds viņš pamatīgi bies ir, jā, tas ir, lai lodzes necaušau viņu, jā, no kabīnes pilota. Viņi sastāv no vairākiem slāņiem. Viņš ir līmēts, jā, kur ir te tāds, un tad ir līmēts vēl šitais klāt virsū stikls. Viņi nevarēja dabūt viņus sfēriskus tādā veidā, lai kabīnē būtu izliekts, un tāpēc viņš ir lipināts kopā no vairākiem gabaliem, jā. Tagad Krievi aktīvi meklē viņu tos iespējamos radiniekus, jo pēc tiem datiem, ko viņi man pateica, ka tā sieva ir mirusi, viņi no Astrahaņas pilsētas saņemot to vēstuli, kad viņš ir pazudis, pārcēlās uz Piemaskavu, ja? Tā kā pēc tās adreses tur vairs neviens nedzīvo, un, ja izdosies kādu atrast, tad vispār būs tas iznākums, ja? Tā kā filmā, bet, ja ne, tad ne, Ziedon, kas ir tagad ar viņu mirstīgajām atliekām? Viņas tagad, es saprotu, ka ir, bet viņas tiks pārabedītas, tā es saprotu. Viennozīmīgi. Mirstīgās atliekas ir tagad, mēs viņu saucam par noliktavu, tas tā jocīgi skan, bet katru gadu pavasarī vienreiz gadā visi tie sarkanās armijas karavīri, kas tiek salasīti dažādās vietās, tiek pārabedīti Ropšos brāļu kapos. Tas notiek vienreiz gadā. Patreiz viņi atrodas noliktavā, un, ja būs ziņas no Krievijas puses, pēkšņi notiek brīnums un tiešām atrodas kāds piederīgais, kas grib viņu pārvest uz Krieviju, lūdzu, ja ne, tad pārabedīs viņu. Tad Latvijā sarkanarmiešu brāļu kapos. Jā. Šis cilvēks ir, arī karavīrs ir tikai viens no tiem, kas cieta otrā pasaules karā, bet tie bija ļoti, ļoti daudz miljoniem cilvēku. Un muzejs ir tāpēc, lai
redzētu to, kas ir noticis, un lai padomātu, lai uz priekš tā vairs nebūtu.